Ope, Otče naš, un baldais ilgi. Aiziet. Nu tā, draugi, galva jau slapja. Izjūtām sniegvilksni. Mašīnas, kamēr izstumdījām, tikmēr visi slapji. Visa Jelgavas ledus komanda. Esam Klūnās. Tas ir no Jelgavas braucotais Kroņaucis uz Bukēšu pusi. Nu, skatīsimies, ko varēsim dabūt. Mēģināsim raustīt, jo baigais sniegvilnis ārā ir laikam ar mormiškām būs pašvakar. Varbūt jau kāds paķers kaut ko. Varbūt kādu mazo noķersim, mūdu ieliksim. Paskatīsimies, kur ar lielu cilvēku ar mums ir. Hello, boy, baby. Aldi, pasaka kādu vārdu skatītājiem. Labdien. Šodien ir tavs konkurss, 10. Šodien? 10. ir. Jā, šodien ir konkurss, viņš jātais par to mašarkārtu. Jā. Jo man jau kā 20 cilvēku zvanīja prasīja, gaida. Jā. Sarvinēt. Man radinieki visi Jā. arī. Bet mēs baigi ilgi braucām. Kāpēc? Un gabalu arī nogājām kādu 1,5 kilometru, jā? Jā. Bet mēs esam Kurzemē vai Vidzemē? Nē, mēs esam Zemgales līdzenumā. Zemgales līdzenumā, tāpēc arī bija kupens. Jā. Bet ko mēs nākoši grib pērkam jaunas mašīnas, džipas? Jā, nākoši jaunas. Obligāti. Tev vajag sopējā pasīsies, kas būs. Nu jā, apsies, kas man te jau frapiņi ir iepirkti, jā? Nu, piemēram, pasaki, uz kādu, lai es sāku. Es domāju, kad jāņem ir dabīgais. Oi, pircā iedurās. Šitas kas ir 70. Vai 75. Varētu būt 75. Un šitas man ir... Pagaidi. Kurš ir smukāks? Man liekas šitas. Labi, sākšu šito. Es baigi jau nezinu. Jāni, kā viņi sauc? 85. Nē, 75. Esot ļoti daudz līdzekļu skaistas. Un asari lieli. Bet ja gadījumā man neķersies uz šitiem, nu, vienkārši, nebūs kļovs, tad es pāriešu savā tēmiņā uz motelīti un mormiška, uz lielajiem šitiem asariem. Tā, paņemsim aparātu vienkārši apstīties, kāds dziļums ir. Tas jau nav nekāds panoptiks pareizi. Tas ir vienkārši vajadzīgs ziemā aparātiņš. Liek apsīsimies. Tas mums te ir pa dziļumu, Jāni. Lūdzu. Tā. Te ir metri 50 dziļums. Un apakšā es redzu jau kaut kādi sīkie bija. Nu, labi. Jo, viss. Nogrima. Nu, pastīsimies, kas te notiksies tagad. Aldīt par uz frapiem, jā? Jā. Nu, Kā tu uzliki? Es uzliku 70. vipheadiņu. Tāds zilais. Es nevaru salasīt. Tev var 85. 85. Jā, viphead. Arī vipheads, jā? Bet tā dabīga krāsiņa. Man arī dabīga. Nu, kā dabīga? Man ir tāda nedabīga zila. Tas ir zilas zivs. Jā. Nu, ot, tā kā mēģināsim uz frapiem kaut ko saraustīt. Nu, pa lielam mēģināsim tikai sprapīt. Jā. Vakar bija baigais putenis. Ko tas ir? Laika maiņas kaut kādas, jā? Bet šitādā laikā asarim, piemēram, nu, es domāju, asarim ir jāķerās. Jā. Nu, mīnusiņš mazliet. 9. Un laiks arī, nu, ir labs. Šas arī, jā. Nu, līdekai arī. Nu, paskatīsim. Tikai katrā dīka jau savādāk, katrā līdeka iznāciena ir. Jā. Jā. Nu, šitam īstenībā mēs pagājušo gadu, es biju pirmo reizi, bet kādas 3 reizes. Tad katra reize bija tā, kad, nu, normu salasījām. Gan līdekam, gan asariem. Jā, uz ūdām.
Nu, ot, uz frapiņu pirmā. Mēriņš. Labs sitieniš bija uz 70. Nu, va. Uz vipheadiņu 70. Baigi patīk šis krāsojums. Nē, es baigais rausteklis, bet šogad sāku raustīt, cik jau tagad ir 10. janvāris, 3. sākām, tad 7 dienas tagad copēju, praktiski murmišku vispār neizmantoju. Murmišku. Un tagad uz raustekļiem tikai pārgāju šitās te dienas. Un šitas man tagad ir topā. Šitā zilā krāsa, tas 70. izmērs tieši. Var normāli sasaras ielidot, var līdaciņa liela, maza. Un arī, ja maza ir, vismaz ir tā, teiksim, tā darbība notiek. Un tas jau ir interesanti, tas jau galvenais ir. Tā kā mums jau tās zivis mazsvarīgā galvenais, lai tā žuha ir. Nu, ot, un kātiņš arī man ir MH Grēta Zetrekiņš, nu, ideāli. Praktiski man ir tā, ka, ja cope ir, tad, nu, it kā viņš nostrādā. Nu, vismaz man. Citam varbūt viņš nestrādās. Leksonīgi pavadaš pārtrūka, paņēma līdaka. Laižot iekšā aliņģī. Uz nakts bija liela. Nu, ot. Pagaidām 2 tādi asarīši. Bet būs. Es dzirdēju, ka tu 20 ūdas jau esi salicis. Nē, 26. Ah. Kur tur? Man Vārna atļāva. Viņš var tīklus likt pa visu Latviju, pa visiem ezeriem. Kāpēc es nevaru 30 ūdas ielikt? Es 26 ielikt. 4 pietrūka āķa man. Rītā pie ratara vajag tirgosim līdakus parīt pirmdien. 7 eiro kilogramā svaigas. Lemon. Jā. Nu, paskaties, kā vipheadiņu arī asarīts ielocīja. Kā jau saku, tas 70. izmērs ir baigi labais. Paties smuks asarīts. Un, nu, smuks jau es nesredzu pats. Tāds redz smukiņš. Un atkal tas pats. Es pat zinu, kā tas sniegs virsū ir tā krāsiņa. Ja viņa strādā, tad jau viņu var močīt. Nu, man vēl 2 copītes bija. Viena laikam bija līdeciņa, tā kā uzsvēdās varbūt nu, neiecirta un aizgāja, jā. Bet, nu, smuki. Un vēl kas ir baigā, nu, vismaz man tā baiga liekas, jā, kad viņam oriģinālie āķi ir, nu, vienkārši bomba. Viņi ir, nu, bez variantiem. Tur, ja viņš neuzsit, tad ir virsū, ja viņš ņem. Tā kā, nu, jā, vipheadiņš. Ko somiem arī ķerās. Sominen gumijām. Ēdīs, Jāni? Nē, paldies. Man cepamiņa līdzi. Kāds smuks svāķīts. Špīdīgs. Iesprūda. Iesprūda, Ravi. Nu, ot. Vipheadiņš atkal. Tas māk tas ķer. Jā. Tas māk tas ķer, ne? Smuka balta. Nu. Un atkal paskaties vipheadiņš pašā lūpiņā. Jā, Rob, bet tev ir tas aizliekties māneklis.
Tu saki, ja? Nu, sagaidījām otru. Vēl 3 copītes bija, bet tie laikam bija asari. Maziņi, jā. Es vien asarīt ar dabūju. Bet līdzekļi nevar tīm. Nu, līdekļu dumš. Tā kā, nu, ot tā zēni. 50 plus. Jā. Tā, nu. Nu, atkal vipšediņš. Zini kā? Šitā, tu jau tumšs apakšā. Pa lielam jau krāsai pofīgi. Pareiz kādēļ. Es nezinu. Nu, nav varbūt pofīgi. Jā. A tu tikai šito ķēri? Tikai šitā. Varbūt tāpēc, ka noticēju, ja? Jā. Bet, aha, nu... Bet copēt ir jāmāk. Jā, bet, aha, noķer vēl vienu. Man ir otrā. Nu, vēl trešo. Jā, trešo, jā. O tā. Aizgāja. Blīn. Nu kas ir, ko? Redz, man tajā, man tajā upē arī var tādi malciet, un arī jūs pareizi. Klausies, ot laikam salielījos. Paskaties, 2 jau aizgāja. Tā man tā... O! Blīn, aizgāja. Asars bija. Redzies, ko? Man grāmi 150 tāds. Lunka aizgāja. Vai kas? Būs vēl varbūt. Nu labi. Nu laikam krāsa ir nozīme. Aldi, ir krāsai nozīme. Ir nozīme arī, ja jums skolotājs ir Vānas kungs. Aldis, ir nozīme. Tā kā saka, zini, viņš jau saka, ka es esmu viņa puika, nu tā kā. Šo te man pamāca kaut ko, noslēpumus kaut kādas. Nu, ot, esam nogājuši visu to klūnu dīku līdz galam pirmo. Tagad iesim atpakaļ pa veciem caurumiem. Jā, Varbūt rāpīsim uz kaut kādu iznācieniņu. viesim pie vecā gida apakaļ. Pie gida iesim. Gids mums ir gins tajā galā. Jā, un pieiesim pie lietuviešiem. Informācija tāda, ka lietuviešiem baigās līdzekļus esot. 80. 80, jā. Bet viņi uz dzīvo, laikam, jā. Nu, tu paskatīsimies, pieiesim, paprasīsim. Tur uz frapiņu, ja? Nu jā, es uz frapiņu tīri ķeru. Izagāja. Jā. Man baigi labi ķerās. Bet Žeņa tā kā modelis mums uztaisīts ir. Jā. Tā kā, jau tā kā Itālijā kaut kas slēpotāji Jā. kalno šitā. Everest tā kāps. Everest tā kāps. Ar urpi. O, kāds smoks asarīts. Uz frapiņu nē, bet nu uz balansierīt arī normāli. Nav liels, bet normāls. Ko tu ieraki sniegā? Asarīts. Pusies, tos lemons saķērs ir. Asarīts ir. Ir apakšā jau? Kā tu redzi? Labi, lemons ķer. O! Ew, pieķerās man arī, Janka. Bet nav liela. Nav liela. Līdzīgs kā Robim. Prapiņš. Nu, man nav mēriņš. Bet, nu labi. Beidzot man arī ir. Kaut kā Robis man iemācīja. Baigi jāķies, nevar dabūt āķi. Robins savādāks bija, ja? Šitas man ir 75. Vipējs, kā viņi sauc. Laidīšu tēlu un kā apakaļ, ja? Aha, reku nāk un reku Janka un Asars arī bija, redzi? Un liek Asarīts arī. Laižam šī darboņu.
Jā, un tā raustīšana ir, kad 5 centimetri no grunts. Dziļums rekord šitanī galā, mēs bijām tanī galā ir. Mēs tur līdām iekšā galīgi nedrēs, nekautrējāmies. Tur bija ap metru. 1,20 m dziļums. 1,30 m. Tad te jau ir ap 2 līdz 3 metri. Bet arī nolaid uz pašu gruntu, 5 centimetri virs grunts un dragā. Ja tu, Janka, man prasi par laika apstākļiem, ja? Vai ietekmē copi, loģiski, ka noteikti ietekmē. Reiz, ka pāriet no mīnusiem uz atkucni, bet man neietekmē. Es, kad varu, tad braucu copēji un pa lielam vienmēr kaut ko noķeru. Vienalga, kā tie laika apstākļi, vai slikti, vai labi, bet loģiski, kad ietekmē. Visevišķi pat uz tādām asām laika pārmaiņām, kad ir, piemēram, mīnusi un otrā dienā uz plusiem aiziet, vai otrā gadā kā. Un tad no asars vispār, visevišķi asars paliek cimpelīgs. Palielā visas zivis jau. Bet, šodien laika apstākļi pasies kādu forši. Kaut kādu mīnusi viņi ir, snieg, un zivis ķerās. Visevišķi līdeks, labi, nav baigi lielās, bet ķerās tāpatās. Tā kā kārtīgs mākslinieks nestāz laika apstākļiem. Kad ir laiks un vēlēšanās braucam copē. Reku, mēs pabeidzām zēni šodien. Sanāk Ginter, ka frapiņš iedeva iekšā. Jā, Valters viss izpuksēja. Cik tu dabūji, Robčika? Man bija 3 mēri un 2 pie laukas aizgāja. Visas Man ne. ūdas frapiņš paņēma. Alduham 2 vēl bija. 2 frapi un 1 cope. O, redzi? Tā kā Otrā viena. ūdas atstājat mājās. Ar ūdām ķer tikai mīksti. Tās desas. Jā, pilnīgi galīgi mīksti. Žeņa, Žeļa, frapiem ķēri. Asars. Asarus uz prapiem močīja. Nu, bet liela nebija, ne, Žeņa? 100-150. tā kā dīķis foršs ir. Aldi, ir foršs, Ir copēt var. forši. Ir. Tā kā brauciet uz klūnām. Copēt ir forši, neguļam mājā. Tā, Aldi, mums jāizlozē konkursa uzvarētājs ir. Jā, visi Tā. komentāri ir ielādēti. Jā, Un Uz piedo, jā. tad mēs ejam gaisā, jā? jā. Tā, un reku startiņu. Startiņš aiziet. Jā, nu kurš mums Man būs? baigi interesē. 181 komentārs. Pasaki paldies par novēlējumu. Daudz novēlējumu bija Jā, tev. ļoti daudz labi novēlējumi bija. Paldies visiem. Super. Tā, un uzvarēja Nikitas Zukovs. 2006. Apsveicam uzvarētāju Nikitu. Apsveicam, Nikita.